Kartonka boxing klubā es trenējos. Man liekas, no kaut kāda februāra. Sākumā es te nācu vienkārši pasparingot, beigās Leo sāk visādi atbalstīt un tad sāk pārstāvēt Kartonka boxingu. Gaidījumā mazā šodien atnākšu ar pīķi pēc dienas zvanu nojaušu, ka viņa šitas nepatiks. Man ir attaisnojums gribēja, bet tevis tik gribēja. Pa ceļam paķer puķis, bet paķer pērekli. Mana mamma teica, ka pārāk bieži esmu mākoņos. Tā man pohuj būtu sprot un rāpot prot. Es saprotošu, ka es te vārtos, jo mani neatrada zaudēt. Pretinieks ir no Daugavpils, Nikita Vavilovs. Ir nedaudz backstories ar šo cīkstoni. Tur kaut ko viņš tur dirs pa mani, ka es to Latvijas čempions, to viņa čoms, bet es viņa čomu neredzēju tajā čempī. Tā ir tukšs dirš un es viņu vienkārši mutu gribu aiztaisīt. Jo es zinu arī, ka viņš bomārs ir, ka viņš ir mīkstais un kaut ko runā savu čomu vārdā. Man viņš čista nav draudz. Viņš ir protu bokserīts. Es neesmu protu bokserīts, es uzskatu, es varu arī parubīties. Un es domāju, ka viņš arī ies to, ka viņš man mēģinās tehniku paņemt. Iespējams, viņš ir bišķi tehniskākāks par mani, bet man tomēr tas raksturiņš un viss tas ir, viss būs, jā, viss būs. Mēs uz Līvāniem vēl braucam 2 nedēļas uz training camp, tur arī ļoti labs treneris, labi sparring partneri. Kaut ko mēs izdomāsim. 20. septembris Lucky Latvian Fight Club gaidījums tur. У меня сейчас лагерь проходит, сборы, тренируюсь каждый день, бегаю. Нет, после боя конфликта не продолжится, и положить меня тоже не сможет. Не будет уважения. Ну, спортивный, да, но никакого уважения тут точно не будет. Соперник мой переходил и оскорблял мать моего друга. Какое уважение может быть к нему?